Čau. Čau. Vabolists ir... Tas samaksā par tevi, ja? Vabolists ir tāds, kas nekad nav bēdīgs. Ko? Tas arī viss? Nu, īsts vabolists ir optimists. Jā, pārējie. Te ir zin, kā izstrādāt jau gadu gadiem. Manikīrs ir uztais. Es stāvu un ceļu eju, kaut zinu, ka tas vēl. Tikai uz priekšu seju. Es stāvu jūru peldu, ja vien es stāvu. No aizsākums ir šī pati brīnišķīgā mašīna, kur pie manās rokās ir no 98. gada, 1998. gada. Un braucot pa Rīgu, satiku vēl vienu mašīnīti. Man viņa bija pelēkā krāsā, bet es satiku tādu sarkanu. Vienā virzienā, otrā virzienā, un es saprotu, ka nu jau mēs satiekamies ar vien biežāk un biežāk, un tas puisis pamāja roku, nostājamies malā, iepazināmies, viņu sauc Mārtiņš, man sauc Ligita, un viņš saka, viņš redzējis tur vēl kādu vaboli. Es arī vēl redzēju, tātad mēs 5 esam. Vajag tusiņu. Tā arī radās. Es saku, man nav nekādi jautājumi. Vajag pasākumu, aiziet. Tā mēs izziņojām SVH. Toreiz mēs ļoti arī draudzējāmies ar raidījumu Kurbuls. Un caur SVH palīdzību izziņojām braucienu Motormuzejas Zaķu salu. Nu, mēs domājām, 5, varbūt 8 vaboles atbrauks. Tajā reizītē atbrauca par pārsteigumu 28 mašīnas. Tā ir super mašīna. Viņa ir forša, viņa ir pancīga, viņa ir tā kā neviena. Un cilvēki viņu ieraugot, visi smaida. Nu tā tas ir. Bet Ozols viņu iemainīja pret Žiguli, ieraudzīja gaiši zilu vabolu un iemīlējās. Un, protams, tagad viņa ir pārkrāsota, bet pirmo reizi mēs bijām Cēsīs, kaut kādā vecā pionieru nometnē, kur bija tusiņš, ko Ligita rīkoja un cepa desas un mēs tur ar Ozolu tā kā, zini, nevienu nepazīstam, nevienu. Un pa lēnam, man liekas, ka nu jau 26 gadi. Kaut kā tā. Notiek jauna ražošana. Un vēl ir arī paredzētas Tev nē, galvenais, viss pacienāt. Viņš jau 5 dabūja. Kur 5? Vienu! Vakarā.
Organizēju pasākumus tāpēc, ka vecā paudze atteicās. Pēter, drīkst būt vecā paudze. Un tad jaunā paudze pieteicās. Vidējā paudze atteicās. Pasākums organizēt nav vienmēr vienkārši tikai tāpēc, ka ir darbs un bērni un viss pārējais. Citādi tas sagādā prieku. Un prieks, ka atbrauc cilvēki, prieks, ka cilvēkiem ir prieks. Atnāc ārklī! Tija, lūdzu pagaidi! Tija, lūdzu pagaidi! Nu, mamma, ārklī! Nu, Tija, bet mani filmē un prasa jautājumu, tāpēc kairējis un straumietēji. Tā ir apmēram organizēt pasākums. Es domāju, ka nevienam nav īsti bijis limits. Arī tā, ka Ligita stāstīja, kā viņa sāka ar Pēteri, es domāju, ka nebija noteikts limits. Bija vienkārši interesi satikties, un es domāju, ka pasākumi notiks, kamēr cilvēkiem būs interesi satikties. Vai viņas vienmēr organizējuši, es nemāku pateikt, jo šis pasākums jau bija izaicinājums personīgās dzīves dēļ. Bet es domāju, ka pasākumi būs. Tā tad ir 27. sezona. Un kamēr vaboles kustās, domāju, ka pasākumi būs. Tās bija par to, ka mēs braucām uz Kriknūsalu. Un vabola kā mašīna ir mazliet mazāka nekā parastā mašīna. Un uz prāmi varēja uzbraukt lielāks mašīnu skaits, nekā viņi bija iztirgojuši biļetes. Un tad, kā es saku, viens brauc pa zaķi. Tas bija es, piedodiet, igauņi. Vai vispār vaboles? Nu, vispār vaboles. Vispār vaboles man šausmīgi patika. Un tad es viņu kaut kad sen nopirku tādu pusizjauktu, bet tā ir cita, tā nav šitā. Un tas bija sen, tas ir 96. gadā. Tas ir ļoti sen. Bet šitā konkrēti vienkārši man paziņu piedāvāja, vai tev nevajag vaboli, kur stāv pļavā. Un tā viņa beidzās ar konjaku un konfekšu kasti. Tur muti man, es došu tutti frutti. Tu zālē jau. Es blakus tev salto mortāle. Rablandos nu, šes pantos es, no bel canto, līdz imitando. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansamblis modo, dzied viņus atcerīt. Sēdu skatos, sēdu brīdus, čulīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Sēdu skatos, sēdu brīdus, čulīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Grandioso, uz kolkozu dosiet dziedāt modo. Par Giovanni Vai par Jāni, kurš piezīmē tāds kā Mastrojāni. Par mutiņu, ko jūti tu, es dāvāšu tev tutti frutti. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansamblis modo dzied, viņas atcerīt. Sēdu skatos, sēdu brīdus, čulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir